Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācija ir vadošā organizācija, kas apvieno 54 kooperatīvās sabiedrības dažādās nozarēs. Tostarp piena, graudu, augļu, ogu, dārzeņu, medus, gaļas, mežsaimniecības un mairažošanas sektoros. Mūsu kooperatīvu biedru skaits arī pieaug, interesi par kooperatīviem arī pakāpeniski palielinās. Un kāpēc? Tāpēc, ka kooperatīvs tas ir veids, tāds demokrātisks veids, kā apvienot lauksaimniekus, kā padarīt mūs stiprākus, kā iegūt lielāku tirgus spēku, kā profesionāli vadītāji pārņem un palīdz biedriem realizēt savu produkciju. Un tas ir ļoti būtiski, kad lauksaimnieks vairāk fokusējas uz savu ikdienas darbu, bet kooperatīvu vadītāji ir tie, kas virza kooperatīvus uz nākotnes izaugsmi, arī domā par nākotnes investīcijām, kuras arī mums ir pieejamas visiem kooperatīviem. Pēdējos 2 gados mums nākuši klāt, ja nemaldos, vismaz 5 vai 6 biedri, kas ir tādā periodā diezgan liels cipars. Un tas nozīmē to, ka Latvijas Lauksaimniecības kooperatīva asociācijai ir zināma atpazīstamība un līmenis, ka viņi arī uzticas mums kā asociācijai, un viņi cer, ka attiecīgi asociācija varēs aizstāvēt viņu intereses. Pašreizējie kooperatīvu biedri apvieno aptuveni 5400 saimniecību. Kooperatīvos darbojas vairāk nekā puse no visiem Latvijas graudu ražotājiem. Asociāciju mēs sākām praktiski kopā no nulles, un šodien jau mūsu kooperatīvs apgūs pār 130 miljonu eiro. Tā kā tas ir ievērojami cienīgs. Kooperatīva asociācija panākusi ir dažādi veidi arī atbalsts, investīcijas. Daudz strādāts ir arī politiskā līmenī, lai mūs respektētu, lai būtu izpratne sabiedrībai par kooperāciju. Tas darba apjoms ir izdarīts milzīgs, bet mums joprojām priekšā ir daudz izaicinājumu. No tiem ir arī Latvijas pārtikas uzņēmumu kooperatīvā sabiedrība Latraps, kas ir Baltijas lielākais lauksaimniecības kooperatīvs un viens no lielākajiem graudu eksportētājiem reģionā. Savukārt aptuveni 1/4 daļa no kooperatīviem pārstāv piena ražotājus. Mēs apvienojam 91 biedru, kuri ir visā Latvijā dislocēti, un mēs esam vietējais ražotājs. Es domāju, ka svarīgi ir būt kooperācijā, lai atbalstītu vietējos ražotājus, un mūsu kopējais kolektīvs spēj nodrošināt vietējā ražotāja spēku. Līdz ar to aicināt visus, kas ir ieinteresēti pārstāvēt Latvijas piena ražotājus, pievienoties mūsu komandai. Mūsu apgrozījums gadā ir 50 miljoni. Tas nozīmē diezgan vērīgi. Un darbojamies gan Latvijā, gan Lietuvā, gan Igaunijā ar pārstrādes ražotājiem, kuri ražo un pārstrādā mūsu produkciju. Tāpat viens no pazīstamākajiem piensaimnieku kooperatīviem ir Straupe un vēl daudz citi. Mūsu vienīgais otrā līmeņa kooperatīvs, Baltu piens, apvieno 8 piena kooperatīvs. Tie ir Zemgala, Latgala, ļoti spēcīgi kooperatīvi, Kurzeme bez šaubām. Šī kooperatīva stāsts nav iedomājams bez Mirdzes Feldmanas, cilvēka, kurš jau 40 gadus veltījis sevi lauksaimniecībai un ar pārliecību iestājies par mazajām saimniecībām. Tieši Baltu piena dibināšana kļuva par nozīmīgu soli šo saimniecību saglabāšanā, ļaujot pārstrādē savākt pienu no 623 ganāmpulku īpašniekiem visā Latvijā. Turklāt kooperatīvu vidū ir arī biedri, kuriem ir pašiem sava ražotne, piemēram, Ievas sieras, kas ir Sprukuļu ģimenes uzņēmums. Atraduši savu nišu, viņi ar pārstrādes iespējām spēja nodrošināt lielāku ilgtspēju un komerciāli veiksmīgāku darbību. Tā mēs esam kooperatīvi mazliet plašāki nekā tie, kas darbojās tikai vienā, kooperatīvā, jo ir daudz biedri darbojās gan lopkopības, gan arī graudkopības kooperatīvos. Turklāt kooperatīvu vidū plaši pārstāvēti ir arī augļu un dārzeņu audzētāji. Baltijas dārzeņi apvieno lielākos Latvijas dārzeņu audzētājus, ražotājus, un varam parādīt arī šobrīd absolūtā nesezonā. Ļoti daudz produkcijas mēs varam nodrošināt un piegādāt. Apgādāt gan veikals, gan valsts iestādes, skolas, bērnudārzs, armijas, ja tas ir nepieciešams Latvijai. Tāpat Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācijā ietilpst arī mežu kooperatīvi. Kooperatīvs Mežsaimnieks ir lielākais meža īpašnieku kooperatīvs Latvijā. Un šobrīd mēs esam jau vairāk kā 1100 meža īpašnieku, un ar šādu skaitli mēs jau esam būtisks spēlētājs meža nozarē. Kā teikt, ja mēs esam viens maziņš meža īpašnieks, mēs esam faktiski nekas, bet šobrīd kā 1100 mēs spējam saņemt tādus pašus pakalpojumus, gan arī pārdot tikpat labi kokmateriālus kā lielie meža īpašnieki. Tas, ko mēs visi kopā gribam panākt, protams, lielāks biedru skaits, vairāk piesaistīt arī sabiedrības uzmanību.
tieši tās mazās saimniecības, kas tiek demokrātiski pārvaldītas vienā tā kooperatīvā. Un kāpēc kooperatīvs? Kooperatīvs tas ir vienkārši tirgus spēks. Kopā mēs spējam vairāk. Un kāpēc? Tāpēc, kad apvienojot lielākus apjomus, mēs spējam piedāvāt arī kvalitatīvākus un laikā piegādātas preces, produktus, ko mēs visi kopā saražojam. Un mēs esam visā Latvijā. Pievienojieties!